Braukšanas zeķis. Vēlāk. Pak šito arī, ne? Nē, tu toču. Mēs jau nekasēties toču. Jā. Dažādi tīrīgāji, dažādas kvalitātes. Nu, sveiki atkal. Šoreiz es esmu lielie.lv talkā bērnu slimnīcas parka sakopšanā un pašreiz ēdu garšīgu zupu. Runājot par pašu talku, tad gribētu pateikt savas nelielas pārdomas par to visu. Skatoties apkārt, es neteiktu, ka būtu ļoti daudz cilvēku atnākuši uz šo talku. Man liekas, ka varēja būt vairāk. Bet īstenībā es jau negribu šoreiz nosodīt tos, kas nav atnākuši, bet gan paslavēt tos, kas ir ieradušies un palīdz sakopt šo parka teritoriju. Viņi ir īsti rīcības cilvēki, kas šajā krīzes situācijā ceļās un dara. Un ja katrs ņemtu piemēru no šiem cilvēkiem un rīkotos tāpatās, tad nekādas krīzes mums nedraudētu. Un arī šī krīze beigtos ļoti ātri. Šodien aizvedot savu 29. dzimšanas dienu, es zinu, ka neesmu to iztērējis lieki. Kaut varētu tā pateikt par katru dienu, vai ne?